Nu ko, un atvaļinājums var sākties. Ducina jau tur pērkons. Būs normāli. Nu, kādi plāni? Plāni paspēt līdz tornim, kamēr negaisa nav uzgāzies uz galvas. Pagaidām viņš tur pa malu kaut kur bubina. Varbūt neatnāks, tā jācer. Bet zvēriem jau ir vienalga. Pašiem nav vienalga. Pašiem nav vienalga. Tāpēc būs jumtiņš uz galvas. Jācer. Nezinu, plāni nav, plāni nevar būt. Medībās vai nu ir, vai nu nav 50. Viss. Paļāvies uz to, ka būs. Nu, ko maucam? Maucam. Gumīniekos jau gatavi. Bet es nezinu, moš, ka tur ir pēļķis dramatiskās. Te visi salīti pa laukiem braucot tāds pēļķis bija, ka, nu, bubīda, davai laižam. Maucam. Jūs gatavi? Nu, ko? Es vēl neesmu uzkāpu uz tornī, kad jau mani piedzīvojumi nepārāk patīkami. Bet, nu, ar mani vienmēr tā gadās, ka parasti tā un vienkārši un tāpat vien nevar. Nu, jau salīja. Nu, kāpēc? Pirmām kārtām. Mēs atbraucām, bija nenormāli foršs laiks. Ritīgi foršs laiks bija. Pišķiņ karsts, kā parasti šovasar. Un mēs kā izkāpām no mašīnas ārā, tā viss. Tā redz, ka velkās negaiss. Velkās tas negaiss. Cerība, ka paies garām. Kā tad viņš paies garām? Viņš ir klāt. Labi, tas pats negaiss kaut kur aizgāja tālāk, bet salīja. Bet tagad sāka līt, un es sāku vējš pūst, un es tādēļ aiztaisīju logus, lai tas, kas sāk pūst iekšā. Tā ir viena ziņa. Otrā ziņa. Pastāstīšu, kas notiek ar tām termālajām ierīcēm šitādā laikā, kāpēc pēkšņi termālās ierīces sāk rādīt slikti. Kaut ko safilmēšu. Un tad otra ziņa ir tāda, ka šodien skrēju, ņēmos, vācu mantas, visu mašīnu sakrāmēju. Es filmēju tagad arī to, nezinu, Āzīcē, kas tas tāds ir, stirni, pastīšos pēc tam binoklī. Viss notiek un visu sakrāmēju un aizbraucu uz Rīgu, izdaru darīšanas, atbraucu no Rīgas, atbraucu uz šejieni. Piebraucu jau pie torņa, krāmēju mantas, un tagad tāds. Es mainīju ierocim čeholu, jo tas iepriekšējais vecais virāvēslēdzējs saplīsis. Es no jaunā čehola, tas man citai plintē parasti ir, visu pārkrāmēju vecajā čeholā un ieliku plinti jaunajā čeholā un aiztaisīju ciet un aizgāju. Un jautājums bija tāds, vai aptver palika mājās vai bija ierocī? Kā jūs domājat? Protams, ka aptver palika mājās. Nu, un tādēļ šovakar man ir fotomedības. Kāpēc fotomedības? Tāpēc, ka man ir blāzers R8 un viņam ir tāda fīča, ka aptver nāk kopā ar sprūdu mēlīti. Tam ir savi plusi un kā vienmēr ir arī savi mīnus. Šobrīd es esmu iebraukusi konkrēti mīnusā. Kāpēc? Tāpēc, ka plus ir tādi, ka ierocis ir īsāks, pa šitādu gabalu īsāks, nav aptvera plus sprūdu mēlīte. Tā tad arī attiecīgi vieglāks, man tas ir apkrāmēts ar visu kaut ko. Un klusinātājs, un tad vēl ir šitais te kickstoppers, lai nav atsitiens 7 rem magnumam. Un līdz ar to, nu, tas ir baigais bonus, ka pa šitādu gabalu ir īsāks un arī attiecīgi vieglāks. Bet, nu, ja tu viņu atstāji mājās, tad neko, nu, parasti, ja nav aptveris, tad ielādē vienu un viss ir ok, bet tagad es jau pat izšaut nevaru.
Nu, lūk, bet, ko es darīšu, es rītā visticamāk būs šovakar fotomedības, pasēdēšu, pafilmēšu. Man vajag acīm redzot atpūsties, jo tas, kas kaut ko sāk aizmirst, ritīgi ir indikators tam, ka viss ir slikti. Un rītā aizbraukšu uz mājām, 2 stundas, ko braukt. Paņemšu aptvert, tāpēc, ka mēs vēl medījām līdz piekdienai, ko tad neko jau vairāk neizdarīsi. Ko tad nesēdēšu es te ar fotokameru. Ir interesanti, bet ne tik interesanti. Es pastīšos, kas tas tāds tur ir, kas tas par radījumu tur ir. Nofilmēju stirniņu. Šobrīd nekā cita nekur neredzu. Kaut kādas cūkas, kaut kas te ir staigājis. Bet, jā. Es nezinu, kā mēs agrāk medījām. Varbūt bija foršāk, varbūt bija neforšāk, varbūt bija savādāk noteikti. Bet es esmu tik nenormāli pieradusi lietot tās termoierīces, jo pat tagad, kad es sēžu bez ieroča, jo pat tagad ir tā, ka man ir interesanti, es varu sēdēt kaut vai visu nakti vērot un skatīties un filmēt, bet, draugi mīļi, atcerieties to, ka dažādos laika apstākļos dažādas termoierīces rādījis atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no visiem tiem, kas viņiem tur ir, ne procesoriem, bet matricām un vispārējo. Man šis te ir mergers no Pulsāra LRF XT50. Nezinu no galvas visus tos rādītājus, bet šobrīd, kad līst lietus, ir iespējams pieregulēt pietiekami dzidri. Nav tā, ka tas viss tur ir izplūdes. Bet būs ierīces, kuras pēkšņi sāk rādīt slikti, un cilvēki siltā, foršā vai vēsā laikā ziemā skatās un pēkšņi aizbrauc uz mežu un un termoierīce pēkšņi vairs nerāda. Un tagad arī, kad es filmēju, tad viss tas lauks liekas viss vienā krāsā. Un tad nevar neko baigi atšķirt, tāpēc, ka viss tas lauks ir vienādā temperatūrā, un tad kaut kas pa vidu nenormāli spilgts un silts, un viss, un citur atkal nekas nav. Ar sliktākas, ar švakākām, es neteikšu sliktākām, bet ar švakākām ierīcēm, pat var būt tā, ka es vēl atceros vecais Pulsārs, kaut kāds viens no pirmajiem, kad sāk lietot šitādā te laikā, lietus līst, un viss vienāds. Tu skaties ar to termoierīci, un tev debesis, zeme, koka, neko nevar atšķirt. Viss vienāds. Tāpēc, ka tie laika apstākļi to visu sapludina kopā, visam ir vienāda temperatūra, no gaisa krīt lietus, kas ir vienādā temperatūrā, un tā ierīce nevar atšķirt. Viņš tikai izšķir to siltu objektu, jo pārējiem visam tās gaisa, visa temperatūra ir absolūti līdzīga. Protams, jo ir jaudīgākas ierīces, jo tā izšķirtspēja būs tajos konkrētos apstākļos savādāka. Būs praktiski līdzīgi visos laika apstākļos, bet ja būs baigais sniegs, tad, protams, ja reāli krīt sniegs no gaisa, tad distance samazinās, kurā tu vari izšķirt to objektu. Šādos apstākļos ir bijis man ar vecām ierīcēm tā, ka rudens līst tāds augsts, pretīgs, labs sniegs, lietus, krīt sniegs, līst lietus. Un es redzu, ka uz lauka ir stirnas, un es skatos ar termoierīci, bet tā bija kāda no vecajām. Un tas viss ir, tu knapi viņas tās stirnas redzi, tu redzi kaut kādus
apveidu siltus objektus, paņem kaut kādu nakts ierīci, un liekas, ka nakts ierīcē, kas arī tad bija švaka, tu to redzi labāk, vienkārši tāpēc, ka arī tas dzīvnieks ir atdzisis, viņam kažoks ir atdzisis, jo ir salījis lietus, ir uzkritis sniegs virsū. Nu, tādas ir tās tehnoloģijas, un jā, sliktākā laikā mainās attēls, un nav jāuztraucās, ka ierīcē kaut kas ir noticis, vajag paspēlēties, pieregulēt kaut ko, un tad jau aizies. Bet, nu, jā, tā tas gadās jāgaida, kad tas lietus beigs līt. Tagad paliek bēdīgi. Mums jāpēd kaut kāds konfekts. Es varētu attaisīt vaļā. Nezinu, cirkulī nopirku. Nenormāli veselīgas. Bet, nu, kaut kā tā. Nu, re, sēžu. Ēdu konfektis. Attaisīt logu vaļā, pastos aizmugurē kvieša. Kaut kāds liekas, kaut kāds tumšums. Paņem termoierīci. Paskatos. Un ir skaidrs, ka tas vienkārši ir tumšums. Nu jau, te ir tagad ieraudzīju vēl vienu objektu. Pavišķi patālāk. No sākuma izskatās kā stirna, un tad tur vēl kaut kas tālāk. Varbūt tās kaut kas skrien, vajag binokli laikam. Jā, tumšs. Es jau lieku nost fotoaparātu. Un tā apmēram tagad lietus beidzās, bet šobrīd ir vēl viens, es nezinu, kaut kāda apokalipse. Vējš pierima, lietus pierima, sākās vienkārši nenormāli odi. Es nezinu, vai jūs fonā to dzirdat vai nedzirdat, bet apmēram ir tā, ka tā odu siena ir tāda, ka tu skaties caur termālo ierīci un nesaproti, kāpēc viss tāds miglains ir. Tāpēc, ka tur ir odu siena, man ir viena cita naktsredzamības ierīci, tajā vispār neko nevar redzēt, tāpēc, ka viss kustās. Odi lido. Kaut kas tāds nav pieredzēts. Man te ir viena ierīcīte, kas šobrīd cīnās uz dzīvību un nāvi, bet man kaut kā uz mašīnu jātiek ir. Un tie odi ir vienkārši nenormāli. Odas stirnas bija. Nesapratu, kas tur, ko tur. Redzēju vienu āzi, tad es nevispirms redzēju kazu, tad es redzēju vienu āzi, tad viens bija kaut kas tālāk, nesaprotams. Tad atnāca āzes līdz tornim, likās, ka viņš kaut kur aizgāja projām. Un pēc tam dzirdu to tipisko skaņu, ka kaza bēg no āža, tā kā bišķiņ, tā kā svilpja. Un tas āzes, tas pats vai cits aizdzina kazu krūmos tai kazai. Baigi negribējās ar to āzi tusēt, bet man fotomedības beidzās. Odi ir nenormāli. Ārā viņi ir. Es nezinu, kā es līdz mašīnai tikšu. Un laikam jābeidz šovakar. Jāparāno, jāizdomā, cikos rīt jāceļās, jābrauc pēc aptveres. First months ever for this community, and now December is right on par to be of the same dread here. Right from Jump Street. Vismaz var paklausīties mīļākos podkastus. Tikko nobraucu, cik man bija jānobrauc? Gandrīz 200 kilometri, 2,5 stundas. Paņēmu aptveri. Labi, ka bija tur, kur jābūt. Un ko tagad brauc atpakaļ? Vēl 2,5 stundas. Tā kā vismaz iespēja paklausīties mīļākos podkastus. Klausies arī tu savu mīļāko podkastu, kurš ir šauj garām. Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Artūru Surmoviču. Šau garām! Atcerieties, draugi mīļie, ja jūs paņemat telefonu rokā, uzliekat video režīmu, sākat runāt telefonā, pārliecinieties, ka jūs filmējat.
Savādāk es tikko novarināju 2 minūtes un atkal nebija nofilmējis. Bet nekas šodien es esmu gatava, jo tādu odu apokalipsi, kā bija vakar, vispār tas bija vaiprāts. Tagad ir dunduri, bet man ir sietiņš. Pirmo reizi mūžā lietošu sietiņu. Neko neredzu, bet vismaz varēs pasēdēt. Tā kā jā, bišķiņ jāsapūšās un šodien iešu bišķiņ tālāk skatīties, kas tur notiek. Un šajā te vietā, kuras tagad atrodos, te pagājušā gadā es nomedīju vilku. Lielu. Tikko uzkāp tornī. Tā kā mēs vakar sarunājām, kā vispirms uzkāp. Apskatās. Un tad sāk krāmēties. Šodien ir saule tagad. Un es tūlītās ieslēgšu filmēšanas. Būs karsts tagad ir. Ieslēgšu filmēšanas režīmu. Es man sāku filmēt, vispār būtu filmēšanas režīmu. Un es nekādu objektu šobrīd neredzu, bet es varu salīdzināt to attēlu, kāds bija vakar. Cik izteikts un kādas 3 dimensijas liekas tāds dziļš attēls un kāds bija. Nē, patiesībā vakar nebija nekas, šodien var redzēt tās 3 dimensijas, cik skaidri, cik izskatās. Es krāmēšu ārā, uzlikšu mikrofonus, un kā jūs domājat? Tadā! 400 kilometri! Turp atpakaļ. Bet ir. Aizbraucu, ko darīt. Gadās visādi. Un tagad tā es svarīgā biju domājusi, ka vecajā čeholā atstāja kabatiņā un viss. Tā kā šovadien ir reāli karsts tagad. Tad ir purga, tad ir ārprāts un tad ir karsts. Salikšu mikrofons, sākšu stāstīt. Stāsts saucās, kas Lindai somā? Ko Linda ņem uz mežu līdzi? Soma man ir piebāsta. Vienu binoklu šodien gan atstāju mājās, tāpēc, ka pa smagu. Bet, jā. Tas nokrita. Kas? Šogad bez šitā nevar iztikt. Es domāju, kas tā pa ķesku, mans tīkliņš. Šis te. Tagad jautājums, vai es vadiņu paņēmu. Šis te. Atradu mašīnā. Iepriekšējie kaut kādi modernie nelietojās, nebija nekāds šitais ir pro. Nopietni. Tā. Man ir šis te jaunums. Vienās medībās tikai bija iespēja uz to bišķiņ paskatīties. Bišķiņ iemest aci. Nesanāca nospiest. Šis te ir jaunais pulsārs. HD. Nē, XL 60. Tas ir termiķis. Piešāvu. Izdevās piešaut fantastiski. Principā ar 3 patronām es jau paprasīju, lai man uzliek lielo mērķi. Bet trāpīšu tādu gabaliņu pa augstu. Bišķi pieregulēju. Bišķi piešāvu. Un visu. Šo te. Es domāju, es likšu virsū bišķiņu vēlāk. Likšu to te. Kad paliks krēsliņa, ja būs kaut kas cūcisks vai vēl kaut kas, tad varēs medīt ar šito te. Šobrīd man ir dienas optika virsū. Skatos, kas tur tāds birs no mežā ārā. Kaut ko ostāks.
Te, kad ir iznāks Ivāna māte ar Ivāniem, tad viss man pārējais aizmirstās. Diezgan tālu aizgāja pie lauka, paostīja, pagriezās un aizmuka. Nezinu, kas viņai nepatika. Mani viņa aizost, te nevarēja. Paskatīšos, kas te notiek. Nepaspēja pat ar pulsāru safilmēt. Es neko neredzu, bet baigais domīgā bija. Viņa tagad tur gar maliņu laikam iet. Un te jau ir tā lieta, ka ir apstākļi un situācijas, ka tu redzi ar to neapbruņoto aci. Un ir apstākļi un situācijas, piemēram, mežā kaut kas stāv, bet tu var redzēt tikai ar termiķi. Sēžu, skatos, atkal kaut kādu cūku izskrien ārā, patirinās pa mežu malu un aizskrien projām. Un kaut kāds kraukus. Tur ir jautājums, kāpēc viņas ir tik nemierīgas. Un interesanti, taisīja video par svilpēm, papīkstēju, pagriežu galvu izcirtumā, redzu to trīsstūrīti, tā kā ausis un deguns uz leju. Paņēmu šito te, protams. Izrādās, ka stirnu kāziņa. Nu, tā kā tā cūka tur paskraidīja. Es nezinu, tā cita vai tā pati, bet baisi tramīgā. Bet kāpēc man viņš tā dara? Bet iespējams, ka viņai gribās. Viņai ritīgi gribās, un skatos šodien tā labība jau ir tapusi dzeltena. Ja es viņu citreiz gribās to laiku apturēt. Neko pasēdēju, paskatījos, atskrēja zaķis. Tagad man dzirdu kaut kas čab, domāju, kas te čab. Beigās no paša torņa no labības izlec ārā zaķis. Kaut kas tur nozibēja, bet šobrīd neko citu neredzu. Sataisīju visāds video, safilmē zaķi. Un jā, galvenais, noziņojiet pa zaķiem mednī. Un interesants secinājums ir tāds, ka mednieki runā priekš kam visu to pa tiem vilkiem tur ziņot mednī nekādas jēgas. Lūk, jaunā sezona. Es teicu, ka tas ziņojumi ietekmēs arī limitu. Jaunā sezona. Tie, kas ziņoja, tie ir A-zonā. Tie, kas neziņoja, tie ir B-zonā. Nu, tā acīm redzot sanāk. Nē, kaut kā dīvaini skaņa bija. Pulkstens ir šobrīd 9:30. Kaut kāda kustība bija. Tā cūka izskrēja 2 reizes. 2 kazas novibrēja, zaķis, un tagad viss. Kaut kāds tukšums, klusums iestājās. Vakar bija lielā kustība, bet vakar bija pēc negaisa. Tagad tas negaiss aiz muguras staigā, ducina. Varbūt visi kaut ko gaida. Viena kaza tur gāja pa lauku, pazuda, tagad izgāja zālītē, ieraudzīju neapbruņot acī, pasties bija noklīja, tā ir kaziņa. Jā. Kā atšķirt kazu no āžu pēc apveidiem. Kaut kas man teiks, dīvainas skaņas ir. Āzis būs tāds druknāks, arī jauns āzīts, bet, kazā ir tievs kakliņš. Viņa kaut kā savādāk kustās, manuprāt. Pats galvenais, ka paceļ seju, absolūti atšķirās. Seja kazai un āzim, pat mazam āzītim, jaunam āzītim, reāli atšķirās. Sāk krēslot. Tagad varētu būt tas brīdis, lai pārlikt optiku. Laicīgi noņem no dienas.
kaut kur jānoliek tā drošā vietā. Un te viss ir vienkārši nokrāmēts no visām pusēm. Tādā ziņā jau mans ierocis ir tīri labs. Ērti ātri visu var uzlikt un noņemt un samainīt. Izņemot situācijas, kad tu atstāji mājās aptveri. Jāskatās, vai baterija ir. Ir baterija. Tā kā kaut ko tā. Mikrofonu magneti pielikt stobram. Tā arī. Bet neko tā kaziņa, kas tur sēdē izcirtamā tikko iznāca ārā, izskrēja gar maliņus kaut kur, ja nevakuējās no turienes. Tad šausmīgi tramīga. Jāstās, kas tur ir, varbūt tās. Katei, var nekā nesot. Šodien tāds, vakar bija tāds smieklīgi, ka es aizmirsu aptveri. Šodien nāca ar cerībām, ka varbūt kaut kas nav jau jānometī, bet vismaz, lai ir kaut kāda iespēja izvēlēties. Un tagad jau nāk pulkstens 10. Un nekā, nu, kaut kādas kazeņas staigā. Un tagad ir tāds, tāds pilnīgs nekāds. Un tagad tā kaziņa tur ir, kas aizskrējas turieni. Jā, uz tā lauka sēž zaķis un tā kaza tur tirinās. Mēģina kaut ko saskatīt, bet jā, šobrīd nav nekā. 3. diena, pēdējais medību vakars. Logu nospiedu, lai mašīna nebļaustās, jo vakar man mašīna izgudroja kļūt pa vegānu un sāk bļaustīties signalizācija jau. Tad es nospiedu pogu, lai nereaģēju uz kustībām iekšā. Iešu uz citu vietu. Uzliku jau termiķu virsū, jo tur laikam ir nevis tornis, bet tur ir trepe, un lai nav jākrāmējās. Ko es gribētu teikt? Ok, šodien viss gruta. Aptver ir, mašīnai poga nospiest, bet pērkons nāk, negais virsū. Vai tas līs? Es nezinu. Ja līs, tad es evakuēšos no šejienes. Es negribu sēdēt trepē ar lietu. Lielais plašķis man ir somā, bet tad redzēs. Neviens neko nav redzējis normāli, neviens neko nav nomedījis. Man liekas, man pēdējais gads, kā es braucu uz mežu filmēt, tā vai nu aizšau garām, vai nevar nekam trāpīt, vai pa tālu, tad pa tuvu, tad nav aptverta, vēl cīņas, nezinu vēl kas. Nu, cerams, ka būs labi. Odi joprojām turpina kost. Nu, te man trepe ir. Pret lietu, pret odiem. Nekā nebūs. Jākāp augšā. Viens gadžets, ko somā vajag. Padirsenīts, nekāda izskata. Tas, ka tie ir lejas, lai galīgi slapi nav jāsēž. Izvelc no somas, tāds viegls, sēd virsū. Nu, te man šodien būs ritīgi grūti filmēt. Es pat mikrofonus nelikšu. Būs jārunā šitā te. Tāpēc, ka man te neko nav kur atbalstīt un uzlikt. Un būs selfie modi. Austais bilde. Āzītis smuks iznācis, bet arī labība tāda, ka tikai ausis redz. Te ir forši tā māliņa, kā arī iepriekš es te medīju pirms 2-3 gadiem. Arī
bija pirms 15. jūlija vilku redzēju, viņš man te apkārt apgāja. Ja tās cūkas ieies labībā, būs baigi grūti viņas redzēt. Te vienu cūkas nomedīju, tur viena aizšauja garām. Nezinu, kā tas notika toreiz. Laikam jāvelk tomēr ārā termosāls ir, jeb termosāla aizvietotājs. Vakar labi strādāja, bet šodien arī oda vaiprātīgi. Ja šitais te ducinātājs atnāks līdz manim, tad es evakuējos no šejienes. Nav nekāda kaifa, es braukšu uz kaut kādu tornīti pasēdēt. Pulkstens ir laikam, es arī 8:30. Mierīgi vēl kaut kādu laiciņu var sēdēt. Es uzreiz uzliku termo, jo te būtu grūti pārlikt. Vienkārši nevis tā kā baigi grūti pārlikt, vienkārši nav kur atbalstīt, nav kur nolikt. Man te viss ir sakabināts, un binoklis ir, un pērkons ducina. Un jāpamēģina izņemt fotoaparāts, lai to āzīti nofilmētu. Bet iedomājieties, kāda tā labība ir, ka tas āzītim tikai rāgi galvā ārā, kad viņš viņu paceļ un skatās. Rumpi vispār neredz. Es atkal nopūtos un tāpat. Koža rokās, plaukstās, kur nav nopūstas, tur koža. Tīkliņš. Vismaz aizmugurē netiek klāt. Tā es te sēdēšu un maskēšos. Pēdējais vakars. Nezinu, man ir zaļie kaut kādi lāstu uzlikuši, kā es nevaru pēdējā laikā nomedīt neko. Tad neiznāk, pazūd. Tad aizšauju garām, tad vispār nekā nav. Tad es aizmirstu aptveru mājās, tad man mašīnai signalizācija sāk bļaustīties. Kas vēl rīt man jābrauc uz Rīgu, tā kā no rīta es tāpat nemedīšu. Baigi ilgi arī negribās sēdēt, bet zināt, kā tas vienmēr medībās ir. Jā, protams, vējš sāks pūst, mums te viss būs slikti ar skaņu. Parasti tā ir, kad no rīta grib agri jābrauc vai vēl kaut kas, tad sākās visādi pekstiņi. Kaut kā tā. Vai esmu pamainījās? Tagad pamanīju. Kur saules stariņš? Ja, reku spīd saule. Tieši kaut kādā leņķī. Un reku atspīd. Grabinās. Nezinu. Tas āsis pazuda. Vispār nav nekādas kustības. Viņš tā negais, es nezinu, tas negais atnāks vai neatnāks. Aizmugurē kaut kas nobrakšķēja. Reāli sāku zaudēt cerības. Konfekts apēstas. Nekādas kustības. Smuki saulīt nospīdēja. Arī tas ar to arī viss pagaidām beidzās. Nu, sakiet, kas tā tagad pa nekārtību? Nesakiet tikai, ka rudens jau klāt un dzērus lido projām. Jūlija vidus, vasara vēl nav sākusies. Kaut kādi dzērvi kāši lido. Kas tas pa sviestu? Nu, reāls sviests. Depresija tūlīt būs. Viņa jau tagad tuvojās. Ko viņa tuvojās, tā mana depresija. Nopietni.
Šitās tādas rudenes skaņas jau ir. Lido tagad pāri man. Nu ko, laikam tuvojās. Nu ko, iekāpu mašīnā. Tāpēc, ka bišķi sāk līt, un tur tie melnie mākoņi, un es sēžu atklātā trepē, un visu laiku tur ducina gar malu, pilns rodi. Un es izdomāju, ka es negribu tur riskēt un sēdēt, un aizbraukšu tuvāk mednieku mājā, vēl kaut kādas mierīgi 2 stundas var medīt. Uzkāpšu tornītī, varbūt bija vakara vai aizvakara, aiziešu apstīties, varbūt kaut kas ir jāsapūšās, jāuzliek sietiņš, tāpēc, ka atnāca bez sietiņa un cauri šitam kaklautam kožu tā kā traki, lai gan pēc tam es visu nopūtu. Tā kā jā, kaut kādas pilnīgās depresīvās 3 medību dienas. Pat nebija uz ko notēmēt nevienā mirklī. Es ievēroju lapsu tikai tad, kad tā izleca no grāvja aizauguma uz ceļa un sāku to vērot cauri termionam, domājot par to, vai dzīvnieks nāks manā virzienā vai ne. Tā kā nekas līdz tam brīdim nebija nomedīts, es satraucos par to, lai būtu iespēja izdarīt medību noslēguma šāvienu un pie reizes iespējams izglābt dažus stirnu mazuļus. Tad, kad es ieraudzīju, ka tas ir lapsu tēviņš, jo tas nokārtojās kā suņveidīgo tēviņš, es sapratu, ka varu medīt, taču nepietika laika, lai saregulētu asumu. Tādēļ pēc šī video jūs nevarat spriest par pulsāru termionu attēla asumu sevišķi tuvā distancē. Vienkārši ir nofilmēts nomedīšanas moments.